Es biju Dubajā pirms daudziem gadiem, un tur es ierakstīju video, kur jūs varat atrast kaut kur šeit. Es tepat Dubai Marina reģionā biju. Tagad ir tik daudz krievu, ka man vienkārši vēmt gribās. Tā te izskatās. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par kaut ko pavisam citu. Tā stulba ēna ir, bet mēs tiksim tam pāri. Tātad stāsts ir sekojošs. Mēs ar manu biznesa partneri tagad šeit taisam kompāniju. Reģistrējam Abu Dabī. Un šeit arī meklējam iespēju nodarboties ar biznesu, ar consumer lendingu. Un tā ietvaros es esmu šeit, lai pabeigtu administratīvus procesus saistībā ar uzturēšanās atļauju. Un tā iemesla dēļ man bija jābrauc uz Abu Dabī, kur es izsaucu Uber driveri. Un viņš mani veda pirms pāris dienām uz Abu Dabī. Tad es ar viņu sāku runāt, atšķirībā no tā, kā es parasti daru, vai nu es esmu pārāk noguris, lai runātos, vai arī es esmu pārāk pārņemts ar pasaules iekarošanas plāniem. Tāpēc es ar Uber driveriem ļoti bieži nerunāju. Šoreiz es runāju, un vārds pa vārdam viņš sāk stāstīt par savu, nosauksim, situāciju. Un es sāku viņam prasīt par to, cik viņš pelna, kāda ir viņa alga, komisijas, ko vispār nozīmē būt Uber driverim šodien Dubajā. Un ar to sākās mums 5 stundu, jo man bija jābrauc uz Abu Dabī, tur bija vairākas tikšanās, tad bija jābrauc atpakaļ, un tas viss process bija apmēram 5 stundu garš, un visā tajā procesā mēs gari un detalizēti un sīk runājām par viņa dzīvi. Un tas ir tas, ko es gribu šajā video nodot, jo man tā saruna bija tiešām aizkustinoša, kaut kādā mērā skumīga, kaut kādā mērā nevis atvēra acis, bet vēl joprojām apstiprināja daudzas lietas, kas ir pilnīgi nepareizas un atžgārnas dzīvē. Un tā saruna bija sekojoša. Viņam sākumā prasīja par to, cik viņš pelna un kā viņš pelna. Tātad viņš kopā ar vēl vienu citu čalu no Bangladešas, tas ir divi džeki no Bangladešas, viņi īrē mašīnu no kompānijas, kurai pieder 100 mašīnas, Audi A6, un ar šo te mašīnu viņi izmanto Uber, Careem un citas aplikācijas, lai meklētu klientus. Sumāri matemātiski sanāk, ka viņi maksā apmēram nepilns $5000 mēnesī, šie te divi džeki, kuri kopā īrē šo mašīnu, lai varētu šo mašīnu izmantot un vadāt klientus. Tātad viņiem fiksētā izmaksa ir $5000 mēnesī, kas ir pilnīgi slimi, tāpēc, ka kompānija, kurai pieder šī mašīna, visdrīzāk viņu līzingā ir paņēmusi no bankas un par to maksā, $500, $600, $700 mēram. Tā kā tur vien viņi uzvarās reiz 10, un tas ir viņam, tātad šim te Uber driverim ir jāstrādā tikai, lai nosaktu fiksēto izmaksu, neskatoties to, vai viņam ir klienti vai nav. Un viss, ko viņš nopelna virs šīs te fiksētās komisijas apmēram $5000 mēnesī, kompānija paņem no viņa 65% un viņš patur 35%. Viņi strādā 24 stundu diennaktī, divi cilvēki, uz mājām 12 stundas un 12 stundas. Ja? Un beigās net peļņa, tātad alga, ko šis Uber driveris var nopelnīt šeit Dubajā, ir apmēram, teiksim tā, 5-6 tūkstoši dirami, kas ir dalīts uz 4 eiro. Tad tie būs 1200 līdz 1500 eiro mēnesī, kas ir vidējā Latvijas alga. Paliekam pie tā, ka viņš nopelna 1000, līdz 1500. Tas ir labā mēnesī algu, kas ir vidējā Latvijas alga, bet skaidrs, ka Dubajā cenas ir tā, lai jūs saprastu, vismaz 2 reizes augstākas pilnīgi visam. Ēdienas, nekustamo īpašumu, tas ir kosmos, ja? Tas ir nesalīdzināms ar Latviju. Līdz ar to viņš pelna algu, kas būtu salīdzināma ar apmēram 500 eiro mēnesī Latvijā, vai mazāk. Drīzāk mazāk, salīdzinām ar kādiem 300 eiro mēnesī Latvijā. Lūk, tālāk. Viņš dzīvo mazā istabiņā, tāpat nav istaba. Tas ir, mašīnas izmēra telpa, kurā ir 2 divvietīgās gultas, kurā 4 cilvēki dzīvo, 4 pieauguši vīrieši dzīvo, ēd 1 reizi dienā, vakariņās. Viņi ēd visi kopā, gatavo, protams, visi kopā tā, lai tas viss būtu lētāk. Viņš strādā katru dienu, bez izņēmumiem, 365 dienas. Strādā katru dienu, slims vai neslims, ja jūtās slikti, vienkārši dzer zāles, jo viņam ir jānopelna vismaz tā fiksētā komisija, lai samaksātu par mašīnu. Jebkuri negadījumi, jebkāda tāda situācijas, tas viss ir viņam jāsadz un jāmaksā. Viņš pelna vispār kaut ko labos mēnešos, kas ir ne vasaras mēneši, tad ziemas mēneši, kas ir high season šeit Dubajā, un otrādāk low season ir vasara, kad šeit neviena vispār nav, un viņš tikai strādā, lai samaksātu fiksēto izmaksu par mašīnas izmantošanu tai mašīnu leasing kompānijai.
Nu tā tad ievērtējiet, ko tas nozīmē. Ja? Un tā ir finansiāla situācija. Viņš ir no Bangladešas, viņam ir 2 bērni Bangladešā, kuriem viņš sūta apmēram 60% no visas savas algas, ko viņš nopelna. Tātad mēneša ietvaros, ja no tiem 5-6 tūkstošiem dirhamu, tad no 1500 eiro viņš aizsūta pa 800 eiro mājās. No tā 300 aiziet bērniem privātā skolā, jo, ja viņš grib, lai skola vispār kaut ko iemāsta, viņi ir jāsūta uz privātu skolu, kas ir ļoti dārga pozīcija. Un viņam principā nekas nepaliek. Ja? Un tā viņš strādā gadu no gada bez jebkādiem uzkrājumiem. Nu, lūk, viņš tiek mājās 2 mēnešus, ja nemaldos, ik pēc 24 mēnešiem. Un tā arī ir tā dzīve. Kāpēc es to vispār stāstu? Es to stāstu, jo salīdzinājums ar to, kā dzīvo cilvēki, nerunāju par tādiem cilvēkiem kā es, kas ir uzņēmēji un pelna naudu, vai jebkurš parasts cilvēks Rietumu Eiropas vai Austrumu Eiropas parastā vietā. Tas salīdzinājums ir nesalīdzināms. Tie ir moderni vergi, uz ko ir būvēta visa šī te ilūzija par zaši biķeļi no Krievi, Dubaju, kurā ir Lamborghini, kurā ir skaisti debeskrāpi, kurā viss notiek. Visu ilūziju mums uzbūvēja bangladešieši, pakistāņi, indieši un tā tālāk. Un ir diezgan interesanti atcerēties un apzināties, ka viss tas kapitālisms stāsts, kurā mēs, baltie, privileģētie, eiropieši, nodarbinātie, esam lielie ieguvēji. Tas viss tās tiek būvēts uz cilvēku asinīm un sviedriem joprojām. Tas varbūt nesaucās vairāk par vergturību, bet tā joprojām ir vergturība. Un tad, protams, ir lielais arguments, kas visiem patīk, ir, ka tiem cilvēkiem, kas šeit, pieņemsim, šādās vietās strādā un ir principā tādi kā dzīvnieki iesprostot, nav bankas kontu pats par sevi, viņiem darba devējs iedod vienkārši kartiņu, kur viņi var izvilkt skaidru naudu. Ka šie cilvēki ir šeit labākā situācijā nekā viņi ir mājās, jo mājās viņiem vispār nebūtu darba, vai arī viņi saņem daudz, daudz mazāk. Un tas ir faktuāli taisnība. Bet vai tas ir tāds kā izskaidrojums, ka tas jau viss ir kārtībā? Ka mēs šeit dzīvojam debesskrāpjos, un mums viss ir kārtībā un ir vergi, kas mums visu pienes un šo te visu uzbūvē un rada šo te skaisto ilūziju. Bet viņiem taču ir labāk šeit nekā mājās pūt. Tāda ir tā argumentācija. Nu, tas faktuāli tā ir, bet no otras puses tad mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs dzīvojam kapitālisma sistēmas radītajā absurdajā nevienlīdzībā. Un tie, kas saka, es smagi strādāju, es esmu veiksmīgs, es būvēju biznesus un es esmu self-made un tā tālāk. 95% no visa tā ir veiksmi, tāpēc, ka tu esi piedzimis pareizā laikā, pareizā vietā, ar pareizo ādas krāsu. Ja tev ir 2 vecāki, tev neviens nav sits vai izvarojis vai kā citādā veidā, neesi piedzīvojis vardarbību, tev ir pieeja bijusi skolai un kaut kādai informācijai, tad tu esi šajā virtuālajā realitātē jau absolūts ieguvējs un uzvarētājs. Un tādas sarunas ar Uber driveriem no citas pasaules man vienkārši ļauj redzēt tur, kur mēs esam un ka mēs esam vienkārši, ka mums vienkārši paveicās. Paldies, ka seko līdzi un skaties. Tiekamies nākošajā video.